stāsta par emocijām, par to, kā mēs domājam par emocijām, kā mēs dzīvojam ar emocijām, kā emocijas iespaido mūs un kā mēs varam iespaidot emocijas. Un kopumā tas stāsts ir tāds, ka mēs kā sabiedrība, kā cilvēki ļoti švaki zinām un saprotam savas emocijas. Ir aizvien labāk, bet joprojām ir ļoti daudz visādu zemūdens akmeņu un neizpratņu un pārpratumu un tā tālāk. Un, piemēram, šis jautājums, kuru bieži uzdod, vai man būtu jāuztraucās? Vai man būtu jāuztraucās par biznesu, par nākotni, par bērnu veselību, par karu? Bet ja mēs padomājam par šo pašu jautājumu formu, vai man būtu jāuztraucās, padomājam, cik viņš ir absurds. Ja atbilde ir jā, tad ko es darīšu? Iešu mājās un sākšu uztraukties? Kāda tam ir jēga? Ko parāda šis jautājums? Manuprāt, viņš parāda to, ka mēs nejēdzam savas emocijas. Nu, un tad tas ir tas, ko es pastāstīšu bišķiņu labotības dienā 20. augustā par to, kā mēs saprotam, kā mēs varam dzīvot ar savām emocijām, ko mēs ar viņām varam darīt, kā mēs viņus varam pārvaldīt. Nu, kā tā apmēram.